Radio Alise Plus programma turpina ziņas bez robežām. Studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienotās valstis līdz 11. aprīlim atcēlušas sankcijas pret Krievijas naftas un naftas produktu pārdošanu, kas tiek transportēti ar tankuģiem. Ar jauno ģenerālu licenci atļauta tās Krievijas jēlnaftas un naftas produktu tirdzniecība, kas iekrauta tankuģos līdz 12. martam, atsaucoties uz ASV Finanšu ministriju, vēsta aģentūra Reuters. Vācijas kanclers Friedrichs Mercs šodien paziņoja, ka šis ASV lēmums, lai mazinātu karadarbības tuvajos austrumos izraisīto enerģijas cenu kāpumu, ir nepareizs un varētu palīdzēt Maskavai finansēt karu Ukrainā. Izraēlas armija aizvadītajā diennaktī devusi triecienus vairāk nekā 200 mērķiem Irānas rietumos un vidienē. Izraēlas iznīcinātāju 20 plaša mēroga uzbrukumi bija vērsti pret balistisko raķešu palaišanas platformām, aizsardzības sistēmām un ieroču ražotnēm. Savukārt ASV prezidents Donalds Trumps šodien brīdinājis Teherānu, ka to gaida jauni pārsteigumi. Skatieties, kas šodien notiks ar šīm nenormālajām padibenēm, tā savā platformā Truth Social pavēstīja Trumps, uzsverot, ka ASV militārais spēks ir nepārspēts un ASV ir neierobežots daudzums munīcijas un daudz laika. Aizsardzības ministrija līdz 13. aprīlim pagarinājusi pieteikšanos valsts aizsardzības dienesta jūlija iesaukumam. Latvijas pilsoņi vecumā no 18 līdz 27 gadiem aicināti brīvprātīgi pieteikties gan uz 11 mēnešu militāro dienestu, gan 5 gadu zemessardzes dienestu, kas sāksies šā gada 17. jūlijā. Sākotnējā pieteikšanās 2026. gada vasaras iesaukumam noslēdzās jau 14. janvārī, bet ministrija joprojām saņem jauniešu un viņu vecāku vēstules un zvanus par vēlmi iziet valsts aizsardzības dienestu vēl šovasar, jo dažādu iemeslu dēļ pieteikšanās termiņš ir nokavēts. Daugavpils pilsētas saimniecības un attīstības komitejā deputāti uzklausīja komunālās saimniecības pārvaldes informatīvo ziņojumu par dzīvnieku kapsētas vietas izvērtējumu. Izvērtēšanas rezultātā secināts, ka funkcionāli, ekonomiski un inženiertehniski pamatotāka izvēle ir teritorija komunālajos kapos. Otrs variants bija teritorija garnizona kapu apkaimē Mežciemā. Tagad pašvaldība veiks ģeoloģisko un hidroģeoloģisko izpēti, saņems izvērtējumu no valsts vides dienesta un pēc nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanas varēs uzsākt dzīvnieku kapsētas projektēšanu. Daugavas ūdens līmenis Daugavpils teritorijā turpina paaugstināties. Šodien, 13. martā, tas sasniedza 2,2 metru virs nulles atzīmi. Tā rezultātā Bruģu ielas promenādes apakšējā daļa šobrīd ir applūdusi. Drošības apsvērumu dēļ pilsētas iedzīvotājus un viesus aicina atturēties no pastaigām applūdušajā promenādes posmā. Par zādzībām un laupīšanu Daugavpilī marta sākumā aizturēti 2 vīrieši. 12. februārī Daugavpilī nenoskaidrota persona uzbruka 1984. gadā dzimušam vīrietim, nodarīja viņam miesas bojājumus un nolaupīja mantas un dzīvokļa atslēgas. Pēc laupīšanas persona lika lietā nolaupītās dzīvokļa atslēgas, iekļuva cietušā dzīvoklī un nozaga televizoru un datoru par 729 eiro. Likumsargi noskaidroja ar šiem noziedzīgiem nodarījumiem saistīto personu un aizturēja 1979. gadā dzimušu vīrieti, izdevās atgūt arī nolaupītās mantas. Citā krimināla procesā par zādzību no kāda dzīvokļa Daugavpilī 3. martā aizturēja 1986. gadā dzimušu vīrieti, kurš 15. janvārī bija iekļuvis dzīvoklī un nozadzis mobilo telefonu, lādīti ar dārglietām un skaidru naudu, nodarot īpašniekiem zaudējumu 730 eiro apmērā. Studijā ar ziņām bija Juris Saukāns, par ziņu bez robežām saturu atbild un burvīgu nedēļas nogali jums novēl SIA Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio